teica, nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē, bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo. Spogulīt, spogulīt, saki man tā. Vālijas, mīļotās puķes, manas. Grūts darbs. Skaists prieks vasarā. Cik tev šķirni šeit auga? 120 šķirnes. 3 gadus es audzēju. Nu, ko tu vēl gribi zināt? Vai es viņas pārdodu? Nepārdodu. Dāvinu. Man ir dāvināšanas prieks. Nu, ko tu vēl gribi zināt? Vai ir kāds reti šķirni, kas Latvijā sastopamas? Ir reta šķirne. Nu, piemēram? Par godu Imantānam. Šķirne tāda. Par godu Indīrai Gandijai. Kāda vēl? Nu, tāda veta šķirnīta kā tartāns, piemēram. Un tāda skaista veta šķirnīta, ko neviens neaudzē, bet kur ir ļoti jauka. Nu, kādu vēl tev pateikt? Es tev nevaru visu nosaukt, šķirnes. Tu gribi, lai es nosauktu Kādu retāk, varbūt paskatāmies, kur tev? Retāku. Nu, retāku. Kur tev pašai visvairāk patīk? Jā. King David, piemēram, reta šķirne ir. King David. Nu, skaista, vai ne? Nu, jums pašam nepatīk šitāda šķirnīta? Ko? Nu, smuka taču ir, vai ne? Nu, kādas vēl tev parādīt? Saule, šķirne, saule. Patīk tev? Patīk, ļoti labi. Tāda šķirne, kuras nosaukumu nemaz nezinu. Tāda šķirnīta ir, ja? Un šitas ir Imantāns. Šitā sarkanā. Nu, skaista? Jā? Skaisti. Nu, kāda tāda speciāla vēl? Nu, redz, tā lielā, Dreamland saucās tā lielā, tā pat augstākā. Redzi viņu? Nē? Bet viņa no tās pusītes tik skatās, laikam. Piemēram, karāts pomponiņš, siņaglaska pomponiņš, spuldzīte pomponiņš. Tas mēnāks palikt. Nu, šitā ļoti smuka šķirne. Saucās Vankuvers. Vai nav skaista šķirne? Ko? Patīk tev? Nu, šitā ir izcila. Vispār, nu, varētu teikt, ka pirmo reizi Latvijā. Es nezinu, no Nīderlandes. Es samalošos. Spartakus saucās. Nu, viņa ir tiešām izcila. Vai nav izcila? Nu, pasties, kāda galva. Kāda viņai ir cepure. Nu, lieliska, vai ne? Šitas Vankuvers, tā arī skaista šķirnīta. Bet tikai viņai tāds mīnus, ka viņai tās lapiņas tā ātri tādas paliek. Nu, tas ir tartāniņš, vecā šķirne, bet tomēr ļoti skaisti pie manis viņa auga. Nu, šitās ir oždālijas. Šita tādas 1, 2, 3, 4, 5 šķirnes un visas vienādas tās galviņas viņām ir, ja? Bet dažādas krāsas, redzi? Šitāda, sarkans ar baltu un dzeltenis, redz kāds.
Un pavisam sarkans un lilā. Tu tā stādies priekšā, viņas viss ir viena tipa tādas. Saucās rožu dālijas. Un ko tev vēl? Nu, tā ir skaista dālija, dārgums. Tur būs tādas visas jaunās. Tādas man nav bijušas šitās dālijas. Kas tas bija? Varenšteinas. Nu, skaista? Nepiekrīt. Piemēram, šitā nezinām. Ar milzu skaisti, manuprāt. Un šitā ir par godāvei solu korim. Tāda radīta Latvijā. Nu, bet šitā, piemēram, Bulls Priore. Lūk. Nu, tas ir skaistuma vispār kaut kas tāds, vai ne? Ir skaista. Tāda vēl to parādīt. Tā, piemēram, ir nakts. Dālija Magic. Tā man arī jauna šogad. Šitās visas dālijas, šitā rindiņa visi jaunas. Nu, kas te vēl būs tās? Nu, šitā ir aizmirst kā sauc. Ornaments, redz kā aizmirst. Tā arī latviešu šķirnīte. Latviešu šķirnīte ornaments. Un tās ir tādas ārzemnieciski nosaukumi, lai palika šuruden. Nu, ko tu vēl gribētu zināt? Cik man brauc apmeklētāji? Nu, apmēram nedēļā kādas 2 tādi autobusiņi atbrauc. Un tik priecājās. Man arī prieks. Tas ir tā nedēļa, 2 nedēļas atpakaļ bija tāda komisija atbraukusi, lai novērtētu mūsu dārzu. Rezultāti būs vēlāk zināmi. Kādu vietu mēs iegūsam lauksētu vidū. Sakoptāko lauksētu vidū. Nu, ko tu vēl gribi zināt? Kas tev palīdz tā saimniekot tik skaisti? Nu, protams, Neimērts, protams. Vai tad jūs divatā visu varat izdarīt tā? Jā, tādu jautājumu man vakar uzdeva. Mums uzdod, starp citu, katreiz, vai divatā var šito sakopt? Bija vakar atbraukusi tāda latvieta, kas tagad dzīvo Somijā. Un tā, ka viņi aizbrauc uz Somiju, tad tie dārzi vispār bija tagad tā sakoptā, tie dārzi sakopās. Bet tāds bija, nu tāds, zin kā, tādi, drusciņi ne tādi. Un viņi teica tā, vai tad Latvijā ar šitādi dārzi var būt? Izteikts viss. Izrādās, ka var būt. Nu, ko tu vēl gribi zināt? Tev tāds dārziņš, lai tu palepotos. Nē, lai palepotos, nē, bet tā tas sanāca. Tu taču zini, kā sanāca, nu. Neizmantots zemes gabals. Ar ko ar viņu darīt? Otiņas nav, nekā cita nav. Un ko audzēt nezāles negribās. Izdomājām. Pirms cik gadiem? Tiešām 3. gadu šitas ir. 3. gadu. Un iesēsim zālāju, iestādīsim puķītes un priecāsimies. Kā redz, priedītes sastādītas no meža. Etiķkoks. Tā tādi krūmiņi.
krūmiņus dabūju pa pirmo vietu. Par sakārtotāko lauku sētu Latvijā. Dabūju dāvankartes, nopirkām krūmiņus. Te viņi ir. Nu, vai nav skaisti? Un sakārtot šitas te bez liekiem izdevumiem. Tikai darbs. Protams, mīlestība uz puķīti. Katru dienu jāpiestaigā pie puķītes, citādi viņi neaugs. Un izrādās, ka mums viņas aug ļoti labi. Tā ir. Tu piekrīti? Pasties, nu. Tad jau tādas zaļās rokas, varētu teikt, ir. Zaļās rokas ir, jā. Tas nu ir tiešām. Nu tālūk. Var ieiet arī tenī pagalmiņā. Sauksi par savējo. Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kur visā pasaulē ir vismīļākā. Un viņš teica, nav nozīmes meklēt paradīze vai peklē, bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo. Viņa būs līdzās, kad viss kārtībā, viņa būs līdzās, kad tev nav nekā, viņa būs tava, tavējā. Čauks. Jā, drusciņ tā. Jā, un tad viens, tagad, kurš tas bija, kas teica, vienreiz ir kārtīgs tas basēns, kur nav šitā pa malām parasti ir salikti oļi. Viņš saka, un kad pie tā basēna maz nevar piekļūt. Kas tas bija? Tas bija šitā ne dabas muzeja, bet Botāniskā dārza direktors. Jā. Un viņš saka, vienreiz redzu kārtīgi baseini. Un prieks, un tas. Aus nopelns. Tā. Nu labi. Kā tu viņus augstā, viņš, tagad, tādi apmeklētājā. Un tāda ir, un fotografēt kā es. Tas reksis pagriež. Pēc pusi. Reksi mierā. Es te teicu, ka tu Sauksi par savējo. Par savējo. Sauksi par savējo. Par savējo. Sauksi par savējo.